Radio 101. Ausīs rīts. Acīm redzamais. Ausīm neticamais. Draugi, pareiz laiks ir 9:18 minūtes, ir mārta mēneša pirmā otrdiena, un laiks ir runāt mums ar Rīgas pašvaldību un ar pašu mēra kungu. Vārds Rīgas mēram. Nils Ušakovs atkal pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Šoreiz viens pats bez apsardzes, jo Anna Kononova, protams, ir kaut kur projām. Un tā, ja šodien Anna Kononova to apsardzi nenodrošinās. Jā, droši vien slēpo cilvēks, atšķirībā no tiem, kam jāstrādā. Neredzama Kononova. Klau, ir pāris jautājumi, kas ir iekrājušies no pagājušās mēneša vizītes, un, protams, ir arī aktualitātes, kas nāk mums šajā mēnesī, un es, protams, gribētu uzsvērt 16. marta būtību, un tad uzreiz tīri bez politiska uzslāņojam, kāda tad ir tā administratīvā situācija šobrīd, cik ir pieteikušies? Lēmums īstenībā būs šodien. Šodien tie, kas izpildu direktora pienākumu izpildītājs ar visiem tiem, kas iesniedz pieteikumus, un attiecīgi šodien arī, cik saprotu, no rīta viņš saņems pēdējo informāciju no pirmkārt drošības policijas, un arī trijos, ja es nemaldos. Ap šo laiku viņš tiekas ar pirmam grupam, bet 4 tie lēmumi visi būs. Bet kāda varētu būt versija? Varētu taču vienas nometnes dalībniekiem atļaut vienā pulkstena laikā rīkot savu sarīkojumu un citiem vēlāk? Vai viņi nesaskaras? Grafiku viņam pēc būtības var piedāvāt jebkuru, bet jautājums par to, vai viņi gribēs un vai viņi ievēros pēc tam to grafiku. Redzam, ka tiem, kas piedalās šajās pasākumos, vismaz daļēji no tiem, kas piedalās šajās pasākumos, ir vēlme tieši darīt to vienlaicīgi ar otro pusi, ar tiem cilvēkiem, ar ko viņam nesaskan tie viedokļi. Un līdz ar to tieši tāpēc ir visi tie apdraudējumi drošībai. Tāpēc, ka var piedāvāt grafikus, maršrutus atšķirīgus, bet daudzie vienkārši grib būt viena laika, viena vieta ar visiem pāriem. Būs žoks ap brīvības pieminekli? To nelēma Rīgas doma. Rīgas doma administratīvi var nesaskaņot, ja mēs, teiksim, redzam informāciju no drošības policijas vai no citām iestādēm, kas ir saistīti ar apdraudējumu, piemēram, tā paši drošībai un cita veida riski. Tieši tāpēc mēs lēmjam jau tagad, 6. datumā, lai visiem tiem, ja, piemēram, būs negatīvs bet drošības policija neatkarīgi no Rīgas domas pieņem lēmumu, piemēram, izsūtīt tik un tik specvienības darbiniekus. Pa punktiem. Rīgas doma var nesaskaņot. Pēc tam, ja lēmums ir pieņems nesaskaņot, visi dalībnieki var vērsties tiesa un tiesa var atļaut. Tas parasti jau ir noticis ar daudziem pasākumiem tāda veida. Pēc tam tad attiecīgi valsts policija kopā ar drošības policiju, kopā ar citiem dienestiem, arī palīdzot atbalstu no pašvaldības policijas, izstrādā plānu, un tur jau parādās, ja viņi uzskata, ka ir nepieciešams apžogojums vai bez apžogojuma vai policists, tad tas ir tīri policijas kompetence. Mēs varam tikai, pateikt, ka šeit nedrīkst, teiksim, parvietoties ar transportu konkrēti šajā iela, šajā laika posmā pēc jau policijas ieteikumiem. Šoreiz interesanta situācija parasti par, kā saka, viesradikāļiem, ja, kas ierodās uz viesizrādēm, runāja austrumu, kā saka, ideoloģijas virzienā. Šoreiz ir, kā saka, pretējā puse gaida papildspēkus. Tā ir saprast, un tā ir runājuši arī drošības eksperti, ka tas varētu būt tiešais apdraudējums. Grūti spriest. Šodien izpildu direktors saņems vēstu no drošības policijas, kur būs jau izklāsts visu to, ko viņi uzskata par nepieciešamu pastāstīt pašvaldību. Un attiecīgi tad mēs varēsim runāt, bet publiskā telpa izskanēja viedokļi. Reinikungs ir teicis, ka šogad riski ir augstāki. Bet kāpēc? Tāpēc, ka referendums bija jātavēs? Vai tāpēc, ka tas ir saistīts ar referendumu, tas ir viens jautājums. Otrais, izskanēta informācija atkal publiskā telpā par tiem turistiem, kas varētu atbraukt. Plus, ja es nemaldos, vienu no pieteicējiem no tās otras puses, viņiem bija problēmas tiem, kas tur ir kā organizatori minēti, viņi agrāk bija sodīti. Pie tam, ne par politiku, bet, par kaut kādam, teiksim, tā tīra veida kriminālu pārkāpumu. Nav tā, ka viņi tur teiksim, tā ātruma režīmu nav ievērojuši braukojot pa Rīgu. Tur ir bija cita rakstura pārkāpuma krimināla. Līdz ar to, tie riski ir acīm redzami augsti, bet, to vērtas izpildirektora vietnieks. Pienākumu izpildīties šodien, jo Radzevičs ir prom, bet, tas nav politisks lēmums, jo man, piemēram, nav
pamat pateikt, ka Raivis Zintars ir neonacis. Jā, viņam ir stingra pozīcija, daudz jautājums, bet viņš nekad nav bijis. Par Raivis Zintaru jau šeit nav runas. Viņi būs tie acīm redzamie, teiksim, galvenie dalībnieki vislatvieši, bet to nekad viņam nevarētu parmēst. Jā. Arī Saeimas un valdības jautājums atstāsim Saeimas un valdības rokās, bet tad ir nākamais datums, 9. maijs ir tepat pēc 2 mēnešiem, vai arī tur kaut kāda kustība ir jūtama jau? Pieteikumi visi ir iesniegti, man liekas, vēl pirms gada bija. 9. maija tradicionāli nebija nekāda sūdzību par pārkāpumiem un par drošību. Tur vienmēr bija jautājums par to, ka kaut kādi daži incidenti jau ir bijuši citus gadus ar tām daloņdrāšu. Tie incidenti ir saistīti ar to, ka piedalās ļoti daudz cilvēku, ka jebkura maz pasākuma, protams, būs konkrēts skaits ar pārkāpumiem par smēķēšanu neatļautajā vietā. Nē, tieši tās sadursmes, man liekas, ar vislatviešu arī gājumu pirms dažiem gadiem. Pirms kaut kādiem daudziem gadiem, man liekas, 5-6, tur vienreiz bija ar dzelžu vainagu, man liekas, viena akcija, bet visu pēdējos 4 vai 5 gadi tur visu pārkāpumu bija tikai pipēšana vai alkohola lietošana, kas ir, pret to cilvēku skaitu, kas piedalās, ir tā vidējais radītājs. Tas pats radītājs ir jebkura cita pasākuma, kur ir, teiksim, daži 10 000. Tā, pārēsim pie ļoti skrupulozām un saimnieciskām lietām. Lūk, cilvēks, kurš vēl pagājušo mēnesi, atcerieties, mēs par smēķēšanu runājām, administratīvo valsts uzsvaru kalpu ikdienas darbu darot. Pagājušo reizi uzdeva jautājumu cilvēks, un viņš atgādina šo jautājumu. Gribēja precizēt, jo toreiz tā kā Uškovs kungs, viņaprāt, ir neprecīzi atbildējis, vai ir normāli, ja pašvaldības policists iekavās dienesta formā, pildot savus pienākumus, ejot apgaitā pēdiņās vai atrodoties trafarētā transporta līdzeklī, drīkst smēķēt? Šādi jautājumi varētu uzdot arī ceļu policijas šefam Zivtiņa kungam. Paldies! Viņš arī pīpē? Nē, viņš ir tā kā preventīvi varētu novērst smēķēšanu. Teiksim tā, tas, ja es nemaldos, netiek regulēts, bet tas nav pareizi. Ir normāli, ka policisti pipē. Teiksim, to nevar aizliegt. Brīvības, jā. Jā, tur ir cita veida, teiksim, ierobežojumi. Visiem policistiem ar kaut kādu regularitāti ir jānokārto fiziskie tie pārbaudījumi, un tā pīpēšana vienkārši var traucēt to izdarīt, bet, labi, tas katram ir ar veselību, bet, protams, ja tā ir apgaitas laika, nē. Tu var pīpēt, teiksim, aiziet kaut kāda vieta, kur tev neredz rīdzinieši. Šajā gadījumā pašvaldības policista trafarētā automašīna ir valsts darba iestāde, no kuras jāsmēķē 10 metrus attālumā. Tā nav iestāde, bet tas nav pareizi, ja policists pipē, sēžot mašīnu pie loga un visu tur redz. Skaidrs. Un par smēķēšanu tad vēlreiz, toreiz es arī, jo man nāca, es biju cietušais, tas jautājums par mikroautobusiņu mašu taksometru šoferiem, kas arī pa dūmam uzvāk citreiz, un tad tur māmiņas ar bērniem, un viņš tāds no augstuma nosmēķējies, atklāt sakot, smirdoši sēž pie tās, un nerunāju tev par to, ka citreiz biļeti neiedot. Nedrīkst pipēt mikroautobusu. Tas ir skaidrs. Jā. Tas uzreiz jānofilmē. Kad bija tas datums, kad bija tas laiks, kad Rīgas satiksmes pārziņā būs tas, un tas jautājums tiks skatīts? Bija plānots, ka tas notiks no 1. janvāra. Absolūti nezināmas izcelsmes Igaunijas firma, kas nepiedalīs nekādas konkursa apspridē konkursa rezultāts. Līdz ar to process ir ievilsis pa dažiem mēnešiem. Skaidrs. Nils Ušakovs pie mums šorīt ciemos, draugu, un vēl viens saruna rauns ir. Gatavojiet savus jautājumus, redzam, ka nākuši viņi iekšā, tos arī uzdosim un priecāsimies par vēl. Radio 101. Rīgas pašvaldības aktuālā informācija. Nils Ušakovs, Rīgas mērs pie mums ciemos, un paldies par jūsu jautājumiem, draugi un klausītāji, pilsētnieki, Rīgas iedzīvotāji. Bez tiem mēs nezinātu, kas kuram svarīgs. Lūk, vēl viens jautājums ir no Inetes, un jau kuro reizi šis jautājums tiek uzdots par bedrēm Rīgas ielās, bet netiek precīzi atbildēts. Parasti atbilde ir, novirzoties no jautājuma, runā par ko citu. Gribētu zināt, kam ir jāatbild par pēcremonta kvalitatīvu bedru aiztaisīšanu. Attiecīgi satiksmes departamentu. Viņš kontrolē tas departaments un izpildītājs. Bet ko nozīmē, man šajā gadījumā arī precizēšu jautājums, ko nozīmē, sūdzības, ko dod sūdzēties tās? Vai ir kāds cilvēks, kura seju mēs varam ieraudzīt, kurš ir atbildīgs par to, ka tā notiek? Ja jums ir informācija, ka bija veikts remonts, piemēram, pirms gada,
Un pēc jūsu domām tas remonts bija veikts nekvalitatīvi. Ja parādīts jaunas bēdas, ja tā bēda ir tur tad vienkārši vajag par to informēt satiksmes departamentu. Satiksmes departaments tālāk piestādes pretenzijas konkrētam darbu izpildītēm. Jo visi tie darbi, tie konkursa rezultāti izkonkursēti daudzām kompānijām, kas piedalās pēc tam darbos, un attiecīgi katra iela varbūt savs būvnieks, kas tur darīs, un vienkārši satiksmes departaments to visu koordinē, un ja bija pārkāpumi, tad vienkārši liek visu pārlikt par kompānijas naudu. Bet kas uzrauga satiksmes departamentu, vai viņi šīs sūdzības ņem vērā? Jā, vai ir kaut kāds tāds gadījums bijis? Ja sūdzas, viņi ņem, jā, protams. Bet viņi nevar, teiksim, ja nav sūdzību, tad viņi nevienmēr var uzzināt par tādam, teiksim, nekvalitatīviem remonta darbiem. Notiek kaut kāds, teiksim, apsekošana. Cilvēki arī brauko pa pilsētu un skatās, jā, bet pils nav maza, un līdz ar to, ja cilvēki aktīvi informē un sūdzas, tad arī liela varbūtība, ka negodīga vai nekvalitatīvam darbam, tai kompānijā nāksies to pārstrādāt par saviem līdzekļiem. Tai gadījumi ir bieži un labi, daudz. Viena atsevišķa bedrīte varbūt neko nenozīmē, bet ir tāds jēdziens šo pavasari jau, ko es esmu viena šofera dzirdējis podfrontovājai, ja tas ir frontes pievadceļš jau ir aptuveni, ja, tāds, kad tur vienkārši nebraucams pilsētā. Šī ziema bija slikta tā ziņa, ka bija ļoti tie strauji temperatūras režīmu izmaiņas. Minus 25 uz plusiem, jā, tas arī ietekmē, teiksim, ņemot vērā to asfalta seguma kvalitāti. Un šogad darbu būs vairāk, bet arī vairāk līdzekļu ir piešķirt. Uz ielam piešķirt ap 3 miljoniem lātiem tieši tika asfalta seguma darbiem, remonta darbiem, un vēl pagalmiem vēl 1,5 miljonus, un pagalmiem vispār nekad nav bijuši, teiksim, tādu līdzekļu piešķirt. Tas bija pirmo reizi. Mēs savu pašvaldības darbam. Ilzi jautām. Dažreiz ar kajaciņu tādu laivu pārēja pa Rīgas kanālu līdz Andrejas salai, tur, kur Tallinks noparkojies. Vai tas vispār ir atļauts? Vai viņi nepārkāp likumu? Ja dažreiz jau tas bija darīts, un neviens nav nekāda veidā, mēģinājis pastāstīt, ka tas ir pārkāpums, tad droši vien ir atļauts. Bet nezinu, godīgi pateikšu. Kurā vietā viņam, bet tur pie netālu no Andrejas salas arī ir starta bāze kajakiem. Jā? Jā, tur var izīrēt, noīrēt laivas. No turienes tad arī var iet kanālā iekšā. Pa Daugavu ir ierobežojumi, bet tur ar to tagad nodarbojas ostas policija. Viņam arī ir atbilstoši tie transporta līdzekļi. Bet, ja tas būtu pārkāpums, droši vien jau cilvēks uzzinātu. Edgars jautā pa visu tēmu. Ar velosipēdu braucu visu ziemu un pa visiem ceļiem un iespējamajiem segumiem. Jautājumu neuzdodu ne savās, ne pārējo velomānu un kurjeri interesēs, bet ko gan darīt tādam parastam 3 sezonu velobraucējiem, lai daudz maz droši šķērsot Zemitānu pārvadu Ieriķielu. No Dominas uz centru vēl varētu braukt pa sabiedriskā transporta joslu, bet no centra atpakaļ uz Purciem tikai paralēli ar smagajiem. Vēl pirms aptuveni gada varēja cīnīties par šo šauro trotuāru brauktuvi, bet jau labu laiku tā abi gali ir aizmetināti ar dzelzs barjerām. Stumjošām māmiņām. Jā, veciem ļaudīm tas jāpārvads vispār ir tabū. Kā būt? Kā tikt šim satiksmes posmam cauri? Šis konkrēts posms ir aizmetināts tieši tāpēc, ka viņš ir pārāk šaurus, lai atļautu tur braukt ar velosipēdiem, jo nevar nogarantēt, ka cilvēks vienkārši, ja viņš nav ļoti profesionāls ritmu braucējs, nenokritīs uz braucam daļu. Tur ir tie riski, ja tas gabals ir pārāk šaurs. Tieši tāpēc piekļuvi ir ierobežota patreiz. Bet tur nevar izbūvēt tā, lai var vieglāk apakšā izbraukt. Piemēram, pie Brasas stacijas var zemtilta pārdzelzceļa. Par to tiek domāts, bet tas bija aizmetināts vienkārši ir riski, ka cilvēks braucot var vienkārši nokrist mašīnai, kas brauc paralēli zem ritmiem. Tomēr tas nav labākais risinājums. Tā, vēl jautājums par to, tūdaļ jau mīnus beigsies, sāksies pavasar, pūtīs stiprs vējš. Kādi sakopšanas darbi pilsētā? Tas iespējams interesētu arī tiem, kas mūs klausās Liepājā un citās Latvijas pilsētās, kā Rīgas pašvaldība plāno. Domā par Rīgas cigarešu galiem un suņu kakām. Praizus, savākt no zem, kad sniegs atkāpsies, tad pavērsies mums diezgan bezestētisks skats. Mums ir ar tiem suņiem, tas jau gadiem ilgi tiek diskutēts. Bijuši mēģinājumi atsevišķi rajonas likt speciāls miskas ar maisiņiem. Piemēram, imantā tie noturēs 2 mēnešus. Bija tāds, man liekas, pirms kāda 1,5 vai 2 gadiem tas eksperiments. Noturējās tā, ka neviens neņēma maisiņus? Noturējās, teiksim, tā infrastruktūra, tā pateiksim. Bet, nav patreiz dzīvnieku īpašniekiem, teiksim, pieredzes un tradīciju piekupt
to, kas ir izdarīts. Sodīt, nošaut. Sodīt, nošaut, tā arī tas būtu teoretisks risinājums, ja mums būtu nevis 800 policisti, bet, piemēram, 3000, jā? Tad mēs varētu izveidot suņu policiju, bet nav mums administratīva resursa reāli, jā, kas sodīt uz dzīvnieku īpašniekus, jo, mums ir jānodrošina, diemžēl, citas lietas, ņemot vērā, ka valsts policija patreiz nav īpaši iespējas patrulēt pa Rīgas ielu, tas vienīgais, kas patrulē ir pašvaldības policisti, ja viņam uzlikt vēl suņus pieskaitīt, tas atvainojas. Valsts policija arī jāapstājās, ja sunīts grib pasēdēt uz sniega čupas, ir manīts, jā. Ilze jautā, cik ilgā laikā Rīgas satiksmes info e-pastam jāatbild uz klientu uzdotiem jautājumiem? Es gaidīju 3 dienas. Cik? 30. Lūk, Ilze arī raksta, viņa mēnesi ir gaidījusi. 30 dienas. Tas ir likums, teiksim, pašvaldībām, valsts iestādēm un arī attiecīgi SIA, kas piedara pašvaldība 300 dienas. Tas ir normāls laiks, jo, piemēram, cilvēki sūdzas, ka viņi nesaņem atbildi pēc 3 vai pēc 4 dienām, bet ir jāsaprot, ka tava sūdzība nav vienīga. Un kā uz tavu sūdzību, dažreiz viņš vajag savākt nepieciešamu informāciju, lai atbildētu. Līdz ar to likums nosaka 30 dienas, un ja 30 dienu laika nav sniegta atbildi, par to var sodīt konkrēti jau vai iestādē, vai darbinieku administratīvi. Klau, Edgars ir nemierā ar to, ka Rīgas viesi netiek pienācīgi informēti sabiedriskajā transportā Rīgā par maršrutiem, biļešu cenām un galvenajiem noteikumiem, bet tā vietā ir publicēta ministru kabineta noteikumi par to, kas tev notiks, ja tu neizpildīsi tos savukārt. Es Edgaram gan negribētu piekrist. Nē, bet man liekas, ka transportā darētu tieši tāpat kā, Londonas metro ir kārta ar to, cik tālu, kāds ir nākamās vietas. Sabiedriskajā transportā. Ir maziņās. Tās, kuras tu vari dažreiz dabūt. Tad gribētos lielāks. Var piekrist, ka varbūt izsmeļošāka informācija svešvalodā varētu. Bet, kā mēs zinām, tas viss ir tikai priekšā, kad šī te nezināmā igauņu firma vairs nepārstrīd. Jūs par ko tagad? Par mikroautobusiem vai par sabiedrisko transportu? Sabiedrisko transportu Rīgā, jā. Tas, starp citu, ir laba ideja, ka bez tiem MK noteikumiem varbūt vajadzētu, teiksim tā, vienkāršot informāciju, sods, braucienu cena un, teiksim, kaut kādas 3-4 valodas tur, lai būtu tā arī angliski un vāciski. Tas, starp citu, nav nemaz tik slikti, vajadzētu to ieteikt satiksmē. Vēl par satiksmi runājot, lūk, arī Agnes jautā tieši par nāves šausmās pamanītajiem bēgošajiem Radisonas klientiem, kas nāk pāri akmens tiltam un mēģina uz strēlniekiem tikt, un tur nav gājēji pārējais tajā pusē, kas ir nevis tur, kur ir pazemes pārēji, bet tā puse, es esmu iemācījusies. Zani tur katru rīti. Man ir sistēma, kā tur var tikt pāri. Teiksim, tu esi trapījis nepareizajā akmentilta pusi. Man ir nepareizajā, bet tajā pusē, jā. Nē, kā no zem tilta un pēc tam tunelis. Nē, bet otrā pusē, Otrā pusē tad ir jāiet, vai jāizmanto mana sistēma, vai arī ir jāiet tur lejā gar krastmalu, tad jāpaiet vēl tā kā drusciņi pa kreisi, līdz gājēji pārējai. Tas ir vienā pusē, bet otrā pusē? Nē, teiksim, Vecrīgas puse var pāriet zem tiltu. Nē, runa ir par to, ja mēs ejam ar skatu pret strēlniekiem. Ja viņi jau atrodas jau Pārdaugavas pusē. Jā. Tad ir jāiet tālāk. Ja viņi nāk no Radisona uz Vecrīgu, tad viņi nāk pa to pusi, kas ir tuvāk jūrai. Pareizi, jā, tu esi aizgājis līdz Vecrīgai, nogājis lejā zem tilta aizgājis un pēc tam pa tunelu uz Vecrīgu. Jā, vai arī otrā pusē. Tas ir ļoti vienkārši ievērot visu. Var vēl arī ātri pārskriet, tā neievērojot noteikumus. Jautājums par to, vai tur gājēji pārējai. Jā, man vēl jautājums par to. Tur gājēji pārējais nebūs. Tur ir diezgan intensīva kustība un visiem cilvēkiem ir ļoti vienkārši iespēja visiem paiet zem tilta un uz tuneli. Tur liekas 1,5 minūtes. Kā tu tik lietas nelīst, un pēļķi tur nav sakrājusies? Man jautājums, vai jūs esat bijis kino? Dažreiz mēs Ļuži tam ir jauna filma. Jā, dzirdēju par to, bet to vēl neredzēju. Gribu aiziet. Pēc mēneša. Iesakām. Es visu laiku lasu arī atsauksmes, bet Nils Ušakovs, Rīgas mērs pie mums šorīt ciemos. Paldies līdz aprīļa 1. otrdienai. Un tad atskaitīšu par noskatīt filmu. Jā, par filmu, par 16. martu, par kārtībām un nekārtībām un par putekļiem un visu. Un cerēsim, ka tad būs siltāks un jā, pusliči būs. Nē, viss būs kārtībā. Paldies līdz nākamajai reizei. Radio 101.